vienā lokācijā vairāk video. Kamēr runājās, parunāšu ar jums vēl par tādu lietu. Šodien tieši atklājās vai pacēlās jautājums par to, skaties plašāk, domā plašāk, un tu liekas, kas tas ir, kas man jāskatās plašāk, tā jau visu daru, es lieku rīlus, es lieku video, es lieku postus, es rādu sevi, ko vēl, kas vēl jādara? Tāds jautājums var skanēt un skan citreiz arī manās mentoringa programmās un individuālajā mentoringā. Tas par to, lai tu spētu saskatīt plašākas iespējas. Vienmēr pirms kaut kādas fotosesijas, projekta, pasākuma paprasi sev, ko tas dos tev, kādu labumu tieši tu iegūsi no šī. Un nevienmēr tā ir nauda. Mēs esam pieraduši koncentrēt visu savu uzmanību vai nu uz negatīvo, ka man nav, ka nepietiekoši nemāku vai kaut kas vēl, vai nu uz naudu. Un tad vainu, bet izņemot šos vainu, pastāv vēl ļoti lielas iespējas, kur tu vispār vari izpausties. Skaties, es tev parādīšu tagad vienu piemēru. Piemēram, tu esi fotogrāfija iesācēja vai ne fotogrāfija, vienalga esi iesācēja. Un tagad tu taisi kaut kādu pasākumu vai bildē kaut ko pa barteri. Bieži vien nemelosim, tā tas notiek. Tu sabildē, uztaisi, tad vēl tur uztaisi tās bildes, apstrādā un gaidi. Un ko tu gaidi? Tu gaidi sekotājus, tu gaidi pasūtījumus, tu gaidi uzslavas, tu gaidi atzinību, ko vēl tu gaidi. Tad, kad tu nesaņem to, tevī rodās dusmas, aizkaitinājums. Es nolaidīšos bišķi zemāk. Var? Nolaidos uz zemes. Lūk, tevi rodās viss šis, un tas tavs emocionālais fons jau nav tik stabils un tāds, kuram gribās pievilkties. Tu jau esi tāda bišķiņa aizkaitināta. Un tad, kad tu gaidi, tu neko nesaņem. Jo tu esi iztukšojusi sevi. Padomā pirms konkrēta procesa, sadarbības, ko tu iegūsi no tā un prasi to savu daļu, prasi to, kas tev pienākās. Iespējams prasi, lai tevi piemin tur un tur, prasi, lai par tevi runā, prasi, lai šēro, prasi, lai rāda backstage'us, lai rāda rezultātus, prasi, kaut kādus sadarbības konkursus, prasi to savu pusi, nekad neieguldies pavisam aklajā pavelti, iztukšojot sevi un gaidot kaut ko pretī. Tu vairs neesi maza meitene. Tev nav nekas jāgaida, tev jāpaņem savs. Tāpēc mans ieteikums piepildi sevi, dari tā, lai arī tev ir labi, prasi to, kas tev pienākās, un vienmēr padomā, ko es iegūšu no konkrēta projekta, no konkrētas sadarbības, no konkrēta dīla vai tikšanās. Izmanto visas savas iespējas. Viņas tev ir. Skaties plašāk.